Labdien visiem klātesošajiem, visiem, kuri vēlas mācīties par un ap sociālo uzņēmējdarbību. Šodien mēs tiekamies jau 5. lekcijā Sociālās uzņēmējdarbības skolā. Mani sauc Māra, es esmu Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu vadītāja, un mēs organizējam Sociālās uzņēmējdarbības skolu, apmācību kursu veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai. Kurs ir daļa no Labklājības ministrijas aktivitāšu cikla Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā, ko finansē Eiropas sociālais fonds. Pavisam kopā kursa ietvaros mēs piedāvājam 9 lekcijas, un piedaloties vismaz 5 no tām, jums ir iespēja saņemt apliecinājumu par savu dalību šajās mācībās. Lai mēs tad varētu izsekot, kuriem no jums šādi apliecinājumi pienāksies, lūgums pieslēgties Zoom ar savu vārdu un uzvārdu. Ja nu esat pieslēdzies no kāda cita profila, tad to varat nomainīt atrodot savu video logu, un labajā augšējā stūrī būs 3 punktiņi, uz kuriem uzspiežot varēsiet atrast funkciju rename, un tad arī ievadīt savu vārdu un uzvārdu. Mūsu šīs dienas tēma ir zīmols un pārdošana. Un šodien mēs meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā veidot sociālā uzņēmuma zīmolu, lai sasniegtu klientu un veicinātu pārdošanu. Atbildes uz šiem jautājumiem mums palīdzēs meklēt 2 lektoras. Pēc katras no viņu stāstījumiem būs 5 minūtes, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Tādēļ aicinu sekot aktīvi līdzi. Savus jautājumus varat uzdot Zoom tērzētavas sadaļā, vai, ja skatāties mūsu Facebook tiešraidē, tad varat rakstīt savu jautājumu video komentāru sadaļā. Un tagad gan aicinu mūsu pirmo šīs dienas lektori dalīties savās zināšanās un palīdzēt mums atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Pirmā lektora būs uzņēmuma Tērveta Food biznesa attīstības vadītāja Evita Štrausa. Evita, lūdzu, dodu vārdu jums. Sveiki visi! Prieks jūs šeit satikt šodien. Un jā, šīs dienas tēma būs zīmols un pārdošana, un kā veidot zīmolu, lai sasniegtu klientu un veicinātu pārdošanu. Uzreiz jāsaka, ka pārdošana tā atsevišķi izdalīta no mārketinga, no komunikācijas, no koncepta, no biznesa stratēģijas nevar. Tas viss ir tāds vienots kopums, un tam tad arī mēs šodien iesim cauri. Māra, lūgums tad tev paskatīties, ja kāds jautājums mums parādās vai pacelt rociņu, tad palīdzēt tik galā ar šo jautājumu, izcelt to, un tad skatīsimies, meklēsim atbildes. Jā, es strādāju jau pēdējos 8-9 gadus biznesa attīstībā. Šobrīd ir klāt nākus arī pārdošanas vadība. Pārdošanu esmu saskārusies arī iepriekš, vairāk B2B segmentā, ar biznesa klientiem strādājot. Un tās manas jomas, ko es pārzinu, ir zīmola pozicionēšana, kuru es studēju šobrīd arī doktorantūrā padziļināti. Tad ir produktu attīstība un ieviešana, komercializēšana, atrast, kādi tad būtu šie jaunie virzieni produktu attīstībā, pārdošana un eksporta attīstība. Tā kā droši tad varat arī par šīm tēmām padziļinātāk jautāt procesā. Runājot par zīmolu, tad zīmols ir patiesībā tas, ar ko ir jāsāk koncepts, kāds būs mūsu biznesam. Lielā mērā tam ir jāsaskan ar zīmolu, un tas nav tikai nosaukums. Patiesībā radot zīmolu, mēs radām tādu kā egregoru, tādu kā būtni, es pat teiktu, par kuru tad mums ir arī visu laiku jārūpējās un jāapzina precīzi, kāda būs tā zīmola identitāte, lai mūs tad pareizi varētu uztvert arī klienti, partneri, sabiedrība. Tādēļ tas ir arī tāds liels tāds komplekss. Un līdz pārdošanai patiesībā uzņēmējiem ir jāveic ļoti daudz mājas darbi, lai zīmols nedzīvotu savu dzīvi, bet tas būtu tieši tāds kā plānots, lai to var maksimāli kontrolēt, arī šo te uztveri mēģināt veidot, nevis lai tā veidojās impulsīvi. Un tad, kad es teikšu produkts, tad vienkārši vienojamies, kad ar to es domāju arī pakalpojumus, jo šeit noteikti ir, jūs esat
uzņēmēji vai startupi vai interesētās personas, kas pārstāvēs gan produktus, gan pakalpojumus. Tā kā šeit ir runa vienmēr par abiem. Un runājot par zīmolu, tad produkts ir kaut kas, kas ražots rūpnīcā, vai mēs varētu teikt, pakalpojums ir kaut kas, kas tapis salonā, ofisā, bet taču zīmols ir kaut kas, ko pērk klients. Un tā tad ne jau gala beigās to produktu vai pakalpojumu kā atsevišķu vienību pērk klients, bet tas ir zīmols, ko klients izvēlas. Un patiesībā, ja man būtu jāsaka jums, kur mēs pērkam produktus vai pakalpojumus pilnīgi bez zīmola, tad es teiktu, ka es nevaru atrast atbildi. Pat tirgu iegādājoties vienkārši kartupeļus, mēs izvēlēsimies pēc kaut kādiem principiem, pēc pārdevēja vai pēc cenu zīmes, kā tā noformēt. Vienmēr būs kāds pavadiens, kas aizved mūs pie šīta pirkuma. Produktu vai pakalpojumu var kopēt konkurence, taču zīmols ir unikāls, un tas ir tā vērts, lai padomātu, tad kas ir tā neredzamā daļa zīmola veidošanā, lai šo te zīmolu unikalitāti celtu. Par to mēs arī vēlāk parunāsim. Produkts var ātri novecot, vai pakalpojums var ātri iziet no aktualitātes, taču veiksmīgs zīmols ir mūžīgs, atliek vien pielāgot šo produktu vai pakalpojumu. Tādēļ arī tā nozīme pārdošanā zīmolam ir nenovērtējama, milzīga. Ja mēs saskatāmies atpakaļ, tad noteikti visi jūs esat dzirdējuši un pārzim zinat, kas ir mārketinga miks. Tie ir 4 tādi galvenie elementi, kas ir produkts, cena, vieta un virzīšana tirgū. Un jāsaka, laika gaitā šis koncepts ir apaudzis, ir izveidojies pēc tam P5, pievienojot vēl cilvēku kā elementu šajā miksā, un tad ir P7, kur tiek pievienot vēl jauni elementi. Taču, ja mēs paskatāmies, tad mārketinga miks ir patiesībā radies 60. gados, un tas ir tikai dabīgi, ka klāt nāk ar vienu jaunu elementi, kas izvirzās fokusā, un šobrīd es gribētu vērst uzmanību uz to, ka dotajā brīdī mēs varētu runāt par emocionālo mārketingu, kas ir aktuāls un par kuru ir vienmēr jāpiedomā. Un ņemot vērā to, ka šeit, kas mēs šodien esam, es pieļauju, ka lielākai daļai ir arī interesi par sociālo uzņēmēju darbību, un tad emocionālais mārketings šeit ir īpaši būtisks. Un kas tad tas ir? Kotlers ir izveidojis jau sen 4 tādu konceptu modeli. Savukārt 2016. gadā viņš papildināja to ar 2 jauniem elementiem, sakot, ka kaut kas sabiedrībā ir mainījies, mums ir jāpapildina šis modelis ar elementiem. Ja iepriekš modelī bija tādi elementi kā zīmola mērķis, zīmola pozicionēšana, kāda ir pozīcija zīmolam, zīmola diferenciācija, kas ir tā atšķirība, unikalitāte, zīmola identitāte, un tad tagad klāt ir nācis jau labu laiku, ir jāizvērtē, vai zīmolam uzticas sabiedrība un klients, un kādi ir tie ieguvumi, kāda tad būs tā pievienotā vērtība no zīmola. Un patiesībā tas ir tāds pieprasījums no sabiedrības, ko tavs zīmols dod sabiedrībai. Un tas ir arī pamatā sociālajai uzņēmējdarbībai. Un šis punkts ir jāizvērš, kā jāliek fokusā, kā prioritāte jums komunikācijā, un tā skaitā arī pārdošanā. Tātad, kas būs tā pievienotā vērtība? Kādēļ jūsu zīmols, jūsu produktu pakalpojumi ir labāk par pārējiem? Un ar šo brīdi tad arī, Kotlers saka, mārketinga speciālistiem ir jāpievērš ne tikai klientu prātam, bet arī viņu sirdīm un labklājībai. Tā kā tiek padziļināt šis mārketinga aspekts, un tā skaitā arī pārdošanas aspekts, jo es uzskatu, ka mārketings ir rīks, kas palīdz pārdot, un tā tas arī ir jāuztver, tā ir pārdošanas sastāvdaļa. Un jā, reizēm ir tā, ka mēs radām produktu vai pakalpojumu, un tad skatāmies, kā tad tagad es to pārdošu. Taču patiesībā ir jāskatās pilnīgi otrādāk, kā mums radīt patiesu vērtību klientam, palīdzot tiem nokļūt labākā situācijā, un tad vienkārši veidojās šis pieprasījums dabīgi, lai nav tāds lai nav tāda push pieeja, bet taisni pretēji, ka tas ir tāds pull
pieeja, kad mūs vajag, ja? Mēs esam vajadzība. Tad kas tad rada to lojalitāti? Un runājot par emocionālo mārketingu, tad šeit ir arī piemēri. Tas ir attiecības ar patērētāju, kur zīmoli cenšas veidot caur emocijām. Tātad, runājot vairāk par emocijām, mēs redzam piemērus, kur Kola jau vairākus gadus atpakaļ veids tādu kampaņu, kur uz savu produktu izvietoja ģimenes, mūsu mammu, tēti, ģimenes locekļus dažādas, lai uzrunātu ejot garām plauktam, lai es varētu vispār šo te uzmanību maksimāli piesaistīt. Uz pudlēm bija vārdi, kas asociatīvi rada mums uzreiz kaut kādas emocijas ar saviem tuviem cilvēkiem. Tas ir tāds spilgts, pavisam tieši emocionālā mārketingā paraugs. Tad, teiksim, Nike strādā ar līderību kā vērtību, un arī šeit ar šiem līderības aspektiem zīmols strādā. Un šeit ir arī piemēri, jūs redzat no Pasaules dabas fonda, kur caur bailēm, emocijām kā bailes tiek arī klientam tā kā nodota ziņa apstājies, stop un padomā, varbūt tā tava krokodila ādas soma patiesībā ir uzturam pilnīgi savādāk, vai arī, ja mēs kaut ko nedarīsim, nemainīsim, tad šī nākotne neizskatās diezko jauki. Arī caur bailēm, kas arī ir emocijas, protams, mēs varam kā zīmols uzrunāt mūsu patērētāju. Un tas mērķis būtu nevis manipulēt, nevis vienkārši izmantot emocijas, ko arī mēs varam novērot, protams, tirgū, bet tā vīzija un misija un mērķis mums būtu ar šo te ziņu, ar šo te emociju piesaistīt uzmanību un aizvest to pie tēmas, kura tad ir tā mana zīmola tēma, un attiecīgi padarīt viņu dzīvi labāk caur mūsu produktiem, pakalpojumiem. Un ja tas ir sociālais uzņēmums, tad šeit pilnīgi noteikti ir pilnīgi skaidrai atbildē jābūt, kādēļ izvēlēties mani, jo es palīdzu sabiedrībai ar, un tad ir konkrēts jau šis te ieguvums. Tā kā tas noteikti ir jānoformulē pie sevis pavisam precīzi, kā esence, lai tas būtu absolūti skaidrs mūsu patērētājiem, mūsu klientiem, partneriem. Nu tad par šo pirmo iespaidu. Reizēm uzņēmumu zīmolu turētāji domā, kā radīt tādu veiksmīgu pirmo iespaidu, tad es aicinātu padomāt par to, kas ir pirms tam, pirms mēs radām šo pirmo iespaidu. Un es gribētu teikt, ka tas ir tas mājas darbs, par kurus jau iepriekš teicu, veidojot uzņēmumu vai pārskatot uzņēmumu zīmolu, kam iziet cauri un pastīties, kas ir bijis jāveic, lai tas pirmais iespējas ir tiešām tāds, kādus vēlos, nevis vienkārši intuitīvs un tāds nevirzīts, lai tas būtu tāds koncentrēts. Tad pirmais, kas mums ir pirms šī pirmā iespaida, ir vispār uzmanība jāpievērš, tā uztvere jāvirza uz zīmolu. Un tad šeit ir stāsts par zīmolu pozicionēšanu, par zīmolu pozīciju, kāda tā ir par diferenciāciju, tātad tas ir zīmola unikalitāte, kāda tā ir un vai tā ir pietiekami spilgta. Un kādas ir zīmola vērtības, tieši kāda ir identitāte, kāds es esmu zīmols, manas kvalitātes, mans atspoguļojums, kādas es veidoju attiecības ar klientiem un kāda ir tā mana esence. Jums noteikti ļoti vērtīgi ir ik pa laikam pārskatīt šo te 1-2 teikumus, kā es varu pateikt, kas ir mans zīmols, ietverot šīs te norādītās lietas, ietverot to, kādēļ es esmu unikāls, arī to, kāds ir tas ieguvums sabiedrībai, sociālais ieguvums, zīmola vērtības, identitāte, esence. Tam ir jāparādās tādā kodolā par to, kas mēs esam, lai pēc tam tālāk tas arī palīdzētu pārdot, protams. Par zīmola pozicionēšanu. Kas tad īsti ir zīmola pozicionēšana? Ir ļoti daudz definīcijas dažādas, bet, lai to visu noīsinātu, vienkāršot, man ļoti patīk salīdzinājums. Tavs zīmols ir tas, ko cilvēki saka par tevi, kad esi atstājis istabu. Jūs izejat ārā no istabas, tur paliek cilvēki, jūs klienti, partneri, un kas ir tas, kas paliek pēc jums, kad jūs esat izgājis no istabas, istabas. Tātad, kas tas būs? Un zīmola pozicionēšana saka, tas ir tēls, kurš rodas
patērētāja prātā un sirdīs par jums kā zīmolu, un attiecīgi ir soļi pirms tam, ko jūs varat apzināti veikt, lai tas tēls būtu tiešām atbilstošs jums, un lai tas būtu tāds, kādu jūs to gribat radīt un paliekoši, lai tas veidojas. Jāatzīst gan, ka, protams, kad visu laiku apstākļi mainās, un tas ir jāpiekontrolē, jāpieskata, lai šī identitāte un tēls ir visu laiku nemitīgi saskanīgi. Ja nav, tad jāstāsta, kuru tieši aspekti ir jāuzlabo un kuri ir jāpieklusina. Un atkal, vienkārši pasniedzu vienu lekciju universitātē reizi, un man pēc lekcijas pienāca viens students un saka, bet tas nav par manipulāciju. Un tad mēs padiskutējam par to, ka patiesībā arī no rīta apģērboties, vai jūs izejot no mājas, jūs jau gatavojaties radīt savu tēlu. Tā kā ir jautājums, vai tas notiek pavirši, vai tas notiek tā apzināti un konkrēti. Tad zīmola pozicionēšana, jo jūs precīzāk šo te pozīciju savam zīmolam nodefinēsiet, jo jums būs skaidrāka unikalitāte, diferenciācija, līdz ar to jūs iegūstat konkurētspēju spēcīgāku. Jums pareizi pozicionēšana sniegs atbilstošu pozīciju prātos un sirdīs klientiem, partneriem. Tā veido organizācijas stratēģiju, tā skaitā pārdošanas stratēģiju, pēc tam, kurus fokusus mēs uzsveram kaut vai veidojot pārdošanas piedāvājumu. Tas spēcina zīmolu, tas rada zīmolu tādu viengabalainību komunikācijā, pārdošanas sarunās, komanda vai atbilst arī zīmolam, tādu viengabalainību. Veidojas šis atbilstošais tēls. Un tas arī nereti, meklējot diferenciāciju, arī pēc manas pieredzes nāk dažādas idejas par to, kas ir tie virzieni, ko vēl mēs varam attīstīt, kas ir tās attīstāmās jomas un iespējas. Tā kā un tad nākamais ir, kas ir arī ļoti būtisks zīmola izveidē, ir misija un vīzija, un nevis tādēļ, ka parasti tā uzņēmumi dara, un mājaslapā parasti šī te ir viena no lietām, kas būtu tā kā jāparāda, bet pēc būtības paņemiet, kas ir misija, kas tad ir tas, kādēļ komanda nāk uz darbu, kas ir tas, kas vieno komandu uzņēmumu, produktus, pakalpojumus, kas ir tas, kas vieno, kādēļ zīmols pastāv, šitas sūtība, sabiedrības labā un vērtības, tad to arī ir jānodefinē, lai pēc tam pārdodot, tas sasaucas ar to, ko klients pērk beigās no mums. Vīzija, tas ir jau tāds redzējums par rītdienu, kādu mēs kļūsim, un klientiem ļoti patīk arī partneriem, ja zīmols rāda to savu virzienu. Mēs šobrīd strādājam un tā tad arī tas ir tas ceļš, kas ved uz zīmola vīziju, kas ir strateģiskais virziens. Nākamais, kas ir ļoti svarīgi, lai tiktu līdz šim te pozitīvajam priekšstatam un sadarbībai, ir precīza mērķa auditorija. Un šeit es nedomāju tikai demogrāfiskos datus, kā dzimums, vecums, lokācija, status, bet šeit es domāju tiešām tādu profilu mērķa auditorijas, ka jūs precīzi zinat savu primāro klientu. Nereti ir tā, ka klients var sagrupēt, 2-3 daļās, arī tā var būt un attiecīgi tiek pielāgots piedāvājums, taču jums vienmēr būs primārā auditorija, mērķa auditorija. Un tad gan jūs zinat mērķa auditorijas paradumus, jūs zinat, kāda ir dienas pat kārtība aptuveni šim klientam, kurā brīdī būtu šī izvēle par mūsu zīmolu un tā tālāk, maksimāli izzināt mērķa auditoriju. Protams, pirmkārt jau runājot ar pašu mērķa auditoriju. Nākamais segmenta noteikšana. Segmenta noteikšanā svarīgi ir redzēt to ambīciju uz priekšu, tālāk, ilgtermiņā, lai radot zīmolu, lai neradītu to mazāku, kā īstenībā ambīcijas jums ir. Piemēram, ja es plānoju, ka es eksportēšu savu produktu vai pakalpojumu, es jau sākotnēji neiekļaušu sarežģītus latviskus nosaukums, vārdus savā nosaukumā. Un tā kā zināt to tālo vīziju un tad sadalām pa etapiem šo te attīstību. Tas ir ļoti svarīgi, lai vienkārši neuzlikt kaut kādus šķēršus jau pašā sākumā zīmolam.
Un tad mēs skatāmies, kāds ir kopējais tirgus. Tie būs segmenta pētījumi, dažādi tirgus pētījumi. Skatāmies, kāds ir kopējais pieejamais un vēlamais tirgus, taču no tā noteikti jūs varēsiet nodalīt kaut kādu pieejamo tirgus daļu, un no tās tad izdalīt ārā vēl to mērķa tirgus daļu, ar kuru tad es strādāju šobrīd un tagad. Tā kā redzēt tādu aptverošu to pieeju segmentam. Un nākamais paskatāmies, kas ir tie blakus segmenti manam tiešajam segmentam. Vai manam parasti segmenti dalās vēl apakšsegmentos, apakškategorijās, tad skatīties, kas ir šeit blakus. Un iespējams, ja ne šodien, tad citu dienu, es varu arī paskatīties ar kādu produktu vai pakalpojumu, iekļaut arī šo te apakšsegmentu. Tā kā to ir labi pavērtēt jau sākotnēji, un tas arī tajā vīzijā tad pēc tam var arī atspoguļoties. Tā kā ļoti labi ir novērtēt blakus segmentu, kuru varētu pēc tam pārmigrēt šie klienti. Pieņemsim, jūs strādājat ar produktiem, kas ir orientēti uz veselīgu alternatīvu. Tad paskatieties, kas ir tie klienti, kuri ir šobrīd un kurus jūs pārņemt dēļ paraduma, un kas ir tie klienti, kas tieši neizmanto šos produktus, kurus jūs varētu arī ienest kā pilnīgi jaunu mērķa auditoriju segmentā. Arī tā var būt. Un nākamais ir patiesībā tāds arī ļoti būtisks process izvērtēt savas vērtības un nevis vienkārši paskatīties, ka hei, šīs varētu labi man piestāvēt kā zīmolam, bet atkal jau man vienmēr ir gribējies, ka zīmols top un tiek uzturēts ar tādu jēgpilnu pieeju, un tad šeit ir tāds rīks, kuru var izmantot, kur ir dažādas vērtības. Var atrast arī, protams, vēl plašāku vērtību tādu izklājumu un radīt pats, arī papildināt šīs vērtības. Bet mēs redzam, ka ir dažādi vērtību līmeņi. Tātad pirmais ir funkcionālais, kas būs konkrēts funkcijas, kuras sniedz produkti, pakalpojumi. Jūs jau šobrīd varat padomāt līdzi šo te jūsu piemēru. Un tad mēs skatāmies, kādai vērtībai, funkcionālai vērtībai atbilst šis te mans piedāvājums, un tā skaitā zīmols kā kopums. Piemēram, mēs ietaupam laiku, jo mums ir kaut kādi digitāli rīki, kas ar šo te strādā. Vai, piemēram, mēs veidojam kaut kāda veida sadarbības klientam, konekts ar ko vērtība ir, vai mēs informējam, izglītojam, vai mēs klientu, piemēram, mēs atrisinām kaut kādus šķēršļus viņam. Tā kā padomājam no šādas vērtību prizmas, kas ir tās funkcionālās vērtības, kuras sniedz man zīmols. Un tad vienkārši izceļam tās ārā. Šī ir mana vērtība, šī ir mana vērtība. Un tā ejam uz augšu, skatāmies tālāk ir emocionālās vērtības, piemēram, mēs kaut kādā ziņā atbildām klienta nostalģijai, piemēram, kaut kādas bērnības asociācijas vai savedam kopā draugus vai tam līdzīgi. Tad atkal šī te ir vērtība, kas atbilst manam zīmolam, es to izceļu ārā un pēc tam pastāstīšu, ko ar to var darīt. Vai, piemēram, mana vērtība ir estētika, dizains, tad mēs to ņemam ārā. Un šīs ir tās vērtības, kas veicina klientam emocionalitāti, emocijas. Nākamās ir tādas vērtības, kas maina dzīvi, motivācija, kā ieguvums, kā vērtība, piederība, realizācija, pašrealizācija. Un jo tās vērtības iet augstāk, jo viņas patiesībā tā iesaist no klienta ir spēcīgāka. Tādēļ katrs zīmols skatās, kā es varu savu šo darbību virzīt tā piedāvājumu, lai tas skārtu šīs te vērtības, kas ir tādas dziļākas. Piemēram, piederības sajūta vai, piemēram, pašrealizācija, tās ir tādas tiešām labas vērtības. Un, ja jums zīmols atbilst, tad saprotiet pamatojumu vispirms argumentāciju tam. Tā kā, piemēram, var minēt iPhone vērtība, iPhone zīmola, Apple vērtība ir piemēram,
šī piederības sajūta, ja? Kad ir kaut kāda piederības sajūta ne tikai produktam, ne tikai tam, ka mēs viens otru atpazīstam pēc logo, bet šeit ir arī dažādi atvieglojumi pakalpojumos, ko zīmols sniedz. Ja? Teiksim, atvieglot saziņa, kādas īziņas savādākā formātā. Mēs varam šērot listu ja, kopīgi un skatīties, kurš ir ko pievienojis un tā tālāk. Tātad tas vieno un ir ļoti labi šo te apzināties, izcelt šo vērtību un par to runāt, iekļaut to gan savā stāstā, gan savā pārdošanas pieejā, gan komunikācijā. Nu, lūk, kā vēl izmantot šīs izceltās vērtības? Viens ir tas, ka uz tām balstīsies jūsu misija, vīzija, jūsu stāsts, zīmola koncepts. Bet jūs varat arī pēc tam komunikācijā ļoti labi virzīt savu komunikāciju plānu. Piemēram, mēs veidojam komunikācijas plānu nākamajam mēnesim oktobrim. Tad mēs kā komanda, kas ir iesaistīta šajā procesā vai mārketinga vadītājs, izvēlas, es ņemu kā fokus šajā mēnesī konkrēti šo vērtību. Piemēram, ietaupu laiku. Un tad es skatos no dažādām prizmām, kā es varu atspoguļot, kā man zīmols atbilst šai vērtībai. Līdz ar to veidojas saturs, līdz ar to veidojas tāda vienojoša komunikācija dažādos tīklos, un jūs pat varat skatīties piedāvājumā arī kaut kādu uzsvaru virzīt tieši šīs te vērtības virzienā. Ja? Tā kā tas arī palīdz tādā ikdienas darbībā. Un ko nolasa patērētājs klients, viņš redz, ka šeit ir tas papildus ieguvums. Mēs runājam par vērtībām, nevis tikai par produktu īpašībām. Vērtībās balstīt uzņēmēju darbību, patiesībā tā ir tāpat arī varētu likt šeit vienādības zīmi ar sociālā uzņēmēju darbību. Un tāpat laikā es gribētu teikt, ka patiesībā katrs uzņēmums šobrīd ir atbildīgs par šo devumu sabiedrībai, tā kā ikvienam uzņēmumam tas ir būtiski, ka mēs atrodam šīs te vienojošās vērtības, kas ir uzņēmumam, kas ir mērķa auditorijai un kas ir komandai. Un ļoti būtiski arī komandai, ja, ka tas ir tāds vienota pieeja. Par lēmumu pieņemšanu. Kā tad īsti notiek? Kas notiek tajās dažās sekundēs galvā mūsu klientiem, partneriem? Un kas ir tie tādi, vienkārši nosauksim vārdā, kas ir tie elementi, kas to ietekmē? Tātad, jūs esat veicis mājas darbu, jums ir savs zīmols, savs nosaukums zīmolam, vizualizācija, vispārējais. Jūsu zīmolam ir identitāte, tātad jums ir skaidra diferenciācija, unikalitāte, jums ir simboli, ja, dizains, un arī, kas nes to identitāti. Un jums ir savā pozīcija. Tātad jums ir esence, kas mēs esam. Jums ir vērtības zināmas, misija, vīzija, konkurētspēja ir jau noteikti, kuras esmu labāks kā mani konkurenti. Un es gribētu izcelt tieši šīs te, kas prasa to mājas darbu sagatavošanos. Tad klienta pusē veidot, tas bija tas, ko zīmols var izdarīt savā pusē. Nākamais klienta pusē, kas notiek? Notiek zīmola apzināšanās. Tātad tiek uztverts tēls, kur jūs nododat ar to identitāti un vērtībām un visu pārējo, ko mēs tikko runājām. Un veidojas asociācijas. Asociācijas nodod klientam, partnerim informāciju par to, tad kas būs tās funkcionālie, kas būs tie funkcionālie ieguvumi, kādus simbolus man tas zīmols nodod, ziņo, kādas man veidojas attieksmes, vai es tā kā vērtēju šo zīmolu pozitīvi vai negatīvi. Ja, tā kā asociācijas ir tās, kas veidojas klienta pusē jau pēc tam. Un tālāk klients partneris pieņem lēmumu, un šīs asociācijas un raksturojuma iedarbība nosaka to, vai es zīmolu atzīstu, vai es to noraidu. Tas ir mans, es rezonēju, es pieņemu pozitīvu lēmumu, bet tas nav mans, man neinteresē un ejam tālāk. Ja? Tā kā tas ir tāds vienkārši, lai saprastu, kurā pusē, kā nostrādā šie te elementi. Un tad ļoti būtiski ir, cik tās asociācijas ir labvēlīgas mūsu klientam, cik tās ir spēcīgas, vai konkurentam asociācijas ar konkurentu zīmolu nav izteikti spēcīgākas. Ja ir, tad ir jāskatās, kā šīs te asociācijas spēcināt, padarīt izteiktākas, un cik asociācijas ir unikālas. Un jo unikālākas asociācijas veidosies, pozitīvas un unikālas,
jo jūs arī veiksmīgāk šo te uzmanību pievērsīsiet savam zīmolam un veiksmīgāku tēlu radīsiet, un arī pirmo iespēju tā skaitā. Tad nedaudz statistikas par to, kas ir tie ietekmējošie faktori, kur svarīgi lēmumu pieņemšanā par pirkumu. Un tad mēs redzam, ka pirmajā vietā ir produktu kvalitāte, otrajā ir cena, un 23. gadā, ja mēs skatāmies tagad tendences, tad šie te ir ļoti mainīgi lielumi, pirmie divi, un patērētāji ir sākuši ļoti vērtēt cenu, un līdz ar to, teiksim, it sevišķi tagad, ja iet tirgu uzņēmums, tad ir ļoti būtiski domāt par to, ka cena ir ļoti svarīga. Protams, sabiedrība saka, ir tas sabiedriskais pienesums, kur var arī zīmols līdz ar to prasīt augstāku cenu, ja šeit ir tā pievienotā vērtība, taču ļoti jāizvērtē, jo sabiedrībā cena šobrīd ar vien nozīme aug. Nu, nākamie tad attiecīgi jūs redzat, kā izkārtojas, reputācija ir svarīga, ir svarīgas atlaides kampaņas, ar ko jūs strādājat izvēlē, un īpaši tas ir būtiski veikalā uz vietas, ja jums ir tāds produkts, kur tirzniecības kanāls ir atbilstošs. Tā kā, jā, piegādes ķēdes un tā tālāk, bet tur jau tālāk tas vairs nav tik būtiski. Es gribēju uzsvērt šo te, ka arī tad, ja jums ir pievienotā vērtība, tad jebkurā gadījumā klientam cena dotajā brīdī pie šīs situācijas un tendencēm ir ļoti, ļoti būtiska. Tā kā iespējams pat ir, ja jūs ejat tādā vairāk premiuma virzienā, tad ir jāskatās, bet kā es varētu parādīt maksimāli spēcīgu šo pievienoto vērtību, bet iespējams jūs varat radīt divus produktu vai pakalpojumu grozus, jā, atbilstoši divām mērķa auditorijām. Par diferenciāciju. Laiks mums iet pamazām uz beigām, tāpēc ātri centīšos ieskicēt, kāda ir veida, kā tad jūs varat to unikalitāti pavērtēt savam zīmolam un piešķirt. Padomāt, ir tāds Džeks Trauds, kuru iesaku arī dziļāk papētīt, tas ir zīmola pozicionēšanas pamatlicējs, viens no, un viņš saka, diezgan skarbi atšķiries vai mirsti. Tas izklausās varbūt nedaudz tiešām tā kā lai saka, skarbi, jā, bet tā ir taisnība. Ja jūs esat izstādē, piedalāties ar savu zīmolu, un tur ir tūkstots līdzīgi pakalpojumi vai produkti, tad šī ir vispār pirmā lieta, par kuru ir jādomā, un tā ir ļoti, ļoti būtiska. Tad tas pirmais tāds postulāts zīmola pozicionēšanā par diferenciāciju ir, ja vien tu esi pirmais tirgū. Un tad tagad jūs padomājat, hei, vai manā segmentā es būšu pirmais? Un parasti ir diezgan sarežģīti ar šo te, jo inovācijas vispār kā tādas, tās palīdz būt tirgū, bet arī tās ir parasti miksētas kaut kādas inovācijas, jā, kombinētas, kas ir ok un ļoti labi, un tādas ir jāmeklē. Bet 2% ir tikai tādas, kas ir tādas izteiktās patiešām novitātes pasaulē. Un tad, ja ir grūti izdomāt, es neesmu pirmais, man ir vēl konkurenti, un bieži vien sākumā liekas, ka tie konkurenti ir mazāk, jo jūs vairāk tirgū darbojaties ar klientiem, jūs redzat, ka tā konkurence aug, un konkurence var nebūt tieši konkrēts produkts vai pakalpojums, kur jūs pārstāvat, tas var būt kaut kas cits, ko klients izvēlas tajā brīdī kā līdzīgu alternatīvu, tā kā tur arī var pastīties plašāk. Tad tas ieteikums ir tāds, ja neesi pirmais segmentā, tad pasties, vai tu var būt pirmais apakšsegmentā ar kaut ko, ar izēvielu. Varbūt nav Latvijā izmantot kaut kādu konkrētu izēvielu pavisam vienkāršā produktā. Jā, vai, piemēram, pakalpojumu sfērā tas varētu būt varbūt kaut kāda unikāla pieeja, apvienojot vispār no cita pavisam segmenta vai pavisam citas sfēras, un jūs viņu integrējat, un jūs varat pateikt, bet es esmu pirmais ar to, ka es esmu šāds. Un ja nevar būt pirmais apakšsegmentā, ir vēl viena pieeja. Paskatieties, kā jūs varat būt pretējs pirmajam ar piedāvājumu, un arī šeit nāk ļoti labas idejas. Piemēram, ja cilvēki vienmēr lapas ir grābuši, tad atnāk kāds uzņēmums un pasaka, ziniet kā, mēs tās lapas mērķis ir tikt vaļā no lapām, un mēs tās nevis grābsim, bet mēs tās izpūtīsim un pēc tam savāksim. Ja? Tā kā pastīties, varbūt kaut kāda pilnīgi pretēja pieeja var iedot jums šo te atbildi, kā būt pirmiem tirgū.
Un ja jūs varat ar savu zīmolu nosaukumu paņemt visu segmentu nosaukumu, tad tas ir vispār rādītājs, ka, hei, jūs uztverē bijāt pirmais. Un pat nav svarīgi, vai tiešām pēc faktiem, datumiem jūs bijāt pirmais. Svarīgi, lai uz klientam esat pirmais. Piemērs Pampers, kur mēs zinām, ja, piemēram, sieva vīram saka, hei, atnes no veikala, man lūdzu arī Pamperus, mēs zinām, ka tās ir autiņbiksītes, tas ir segmentu nosaukums, ja, kuru ir nomainījušas zīmola nosaukums. Tas nekas, kad ir vēl Huggies, Libero un vispārējie, tas tāds labs piemērs. Tā kā, ja vien varat būt pirmais tirgu, lūdzu, tas tikai palīdzēs pārdot jums. Pirmais tirgu arī tā vajadzētu sevi nostādīt. Tā kā es esmu pirmais, kurš, un tad seko, jo vienmēr būs labāks, vienmēr būs saldāks, ātrāks un tā tālāk. Šis top rādītāji mainīsies, bet pirmais paliek pirmais un galvenais uztverē. Nākamais atšķiries cilvēku prātā nevis produktu īpašībās, ja, tātad cilvēks, kā jūs uztver, nevis īpašības, kādas ir produktam. Jums nav jārada maksimāli perfektākais produkts, jums ir jāatšķiras cilvēku prātā. Līdzīgs piemērs ar kolu. Ja? Tā nav veselīgākais dzēriens pasaulē, taču lielākās pārdošanas gan. Un šeit, protams, ir atkal jāatgriežas pie vērtībām, bet vai tās ir manas vērtības? Tām vienmēr ir jāsaskan ar jūsu vērtībām. Kritika attīstībai ļoti labi var dot impulsus atšķirīgumam, unikalitātei, tā kā uzrunājat, ieklausties un mainat, un uzrunājat nevis tikai savus draugus un ģimeni, kam vienmēr, kas būs jūsu atbalstītāji un vēstneši, bet arī dažādus un sagramot to, ka, hei, viņš mani kritizē, bet kāpēc tu kritizē? Un tad meklēt atbildes, kā es varu padarīt šo produktu vai pakalpojumu labāku, lai tas kritiķis ir mans klients. Un tad nāk ļoti daudz labas atbildes. Un spēcīga attieksme ir iesaistīšanās. Ir pētījums, kur tika konstatēts, ka tie, kas ienīst kādu zīmolu vai produktu, bet vairāk šobrīd par zīmolu, kas ienīst zīmolu vai mīl, ir vienlīdzīgi iesaistīti. Ja, tā kā priecājieties, ka jums ir atbalstītāji, arī kādreiz kāds šis te heiteris saucamais, ja, bet vistrakāk zīmolam ir tad, ja sabiedrība vai klienti ir nulles punktā un viņiem ir viena alga, tad jūs vispār neeksistējat šai sabiedrības daļai. Šo var izmantot arī mārketingā, varbūt par to šobrīd mazāk, bet radot kaut kādas negatīvās emocijas, attieksmes, tiek piesaistīt līdzīgi, kā mēs skatījāmies, ja iepriekš Pasaules dabas fonds caur šo te kaut kādu hate asociācijām arī var uzmanību piesaistīt un tad parādīt pēc tam to savu rezultātu, kādēļ jūs esat. Par komunikācijas miksu ļoti ātri vienkārši veidojot miksu tādu, kas atbilst jūsu vērtībām, lai palīdzētu pēc tam pārdot, un tad šeit ir arī dažādi veidi uzskaitīt, lai vienkārši pāanalizētu, kurš ir mans, kurš būs mans fokus, ar ko es sākšu, ar ko es strādāšu ilgtermiņā. Es gribētu uzsvērt sociālo mārketingu obligāti tā ietekmē tikai aug un kāpj, un pārdošana tiek iesaistīta arvien vairāk sociālajos tīklos. Piemēram, jaunā paudze, statistika rāda, ka jaunā paudze netik daudz googlē, 44% googlē, lai atrastu kaut kādu informāciju par produktiem, zīmoliem, pakalpojumiem, un 48% meklē to sociālajos tīklos, Facebook, TikToks un tā tālāk, ja, informācija par zīmoliem, tāpēc tas ir svarīgi. Un SEO gribu izcelt kā īpašu arī lietu, lai jūsu komunikācija, kas ir tīklos mājaslapā, lai tā būtu atbilstoši jūsu tā identitātei, ko es iepriekš runāju, un te ir interesanti, ka ar klientiem jārunā vienā valodā, ar Google citā, un tad ir labi iesaistīt SEO speciālistu, ekspertu, kas ar šo palīdz. Tā kā tas arī palīdzēs pārdot un nonākt augstāk internetā meklējumu reitingā. Par topiem varbūt nepieskarsimies, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, jā, ka sociālie mēdīji ir pat šobrīd jau pakāpšies augstākā mājaslapa. Ja šis ir pirms kaut kādiem pāris gadiem dati, kur mājaslapa bija 56%, tad tagad šeit ir apmainījušies vietām. E-pasts ļoti labi, ja jums ir lojālo klientu e-pasti un izmaksu ziņā, tas ir ļoti labs kanāls. Savukārt par sociālajiem tīkliem, ja jūs dodat kādu message, tad regularitātē ir milzīgs spēks vismaz reizi nedēļā. Tas būtu tāds ieteikums. Par instrumentiem pārdošanai.
tūlīt beigsim prezentāciju un pāriesim pie ātriem jautājumiem, tad šeit ir tie kanāli, ko es gribēju vērst jūsu uzmanību. Saprast, kurš ir mans, fokusēties, sociālajie tīkli obligāti varu ieteikt painteresēties, papētīt dziļāk Affiliate sadarbības, kur jūs komisiju atvēlat, influencerim, autoritātei. Vienkārši viņš ir jūs arī kā pārdošanas kanāls, to var papētīt, tas ir tāds aktuāls dikts šobrīd. Un konceptuālās sadarbības meklēt, kur jūs zīmoliem ir līdzīgas vērtības un sadarbojoties jūs paplašinat to savu loku. Un, protams, ja ir eksports, tad biznesa misijas, nozares fórumi, konferences, tas viss jums palīdz pārdošanā. Konkursi, top vērtējumi. Man ir bijis viens eksporta klients, kurš mums atrada startup sarakstā Latvijas Lijā mājaslapā. Ja? Tā kā tas ir viss ļoti būtiski būt visur. Kas palīdz? Palīdz pozitīvais tēls, komanda, kontaktu loks, loģiski atkārtotas tikšanās. Ja jūs pamanīs vēlreiz tajā pašā izstādē vai konferencē, jūs jau kļūstat par savējo, atpazīstamība, tendences, jūsu atbilstība tendencēm un šī diferenciācija, kur inovācija palīdz. Un tad pēdējais, tad mēģinam un maksimāli skatāmies, kā mēs varam to toni pārdošanas noteikti, komunikācijas toni, nevis, kas mēs esam, bet ko mēs dodam, jo ļoti daudz zīmolu komunicē un pārdod no tās pozīcijas, ka gribās vairāk pateikt, kas mēs esam, bet īstenībā klients sagaida, ko jūs dodat. Jā, paldies, liels jums par laiku, varbūt ir kāds jautājums. Paldies, liels, Evita, par brīnišķīgo stāstījumu, ļoti daudz zināšanu paspēju mums iedot, ļoti uzrunāja arī gan par to, ka pašāk aktuāls ir emocionālais mārketings, gan par to, cik ārkārtīgi svarīgi mums ir domāt, ar ko tad mēs varam atšķirties, jo visdrīzāk visi no mums nevarēs būt pirmie kaut kādā nišā, nu tad ir jādomā, kā tad atšķirties un ar ko mēs būsim unikāli un, protams, paliekot pie savām vērtībām. Nu, lūk, es skatos, ka jautājums mums neviens nav uzradies līdz šim brīdim. Es domāju, ka klausītājiem ir tik daudz informācijas, ka ir vienkārši jāpaspēj tas viss apdomāt un saprast un izvērtēt priekš sava zīmola. Tā kā mēs mazliet jau esam pāri laikam, tad es teikšu arī lielu paldies par šo stāstījumu. Jā, mums jau raksta, ka bija ļoti, ļoti interesanti. Aicinu tad dalībniekus kārtīgi izpētīt prezentāciju arī mājās, vēlreiz iziet visam cauri. Nu, lūk, un tad mēs ķersimies klāt pie mūsu šīs dienas otrās lektoras. Un savā pieredzē par savu sociālo uzņēmumu mums dalīsies Inga Muižniece, kas ir sociālā uzņēmuma Sonido dibinātāja un vadītāja. Nu, lūk, Inga, lūdzu, vārds tev. Paldies, Māre, paldies, Evita, jo visu tas, ko šobrīd stāstīja Evita, jāatzīst, uzsākot uzņēmēju darbību 2015. gadā, es šo teoriju nezināju. Un tajā brīdī, kad es intuitīvi pati virzījos uz priekšu, šobrīd visus teorijas elementus es redzu, ka viņi man arī ir piepildījušies dzīvē, tāpēc varbūt es vairāk šodien nestāstīšu par to teorijas pusi, bet pievērsīšos tieši tam, kā es kā sociālais uzņēmums, kā saka, tiku cauri zīmola mārketinga džungļiem un kas bija tās prioritātes, kuras es nospraudu, lai tam izietu cauri. Un es zinu, ka ļoti daudzi, kas šobrīd klausās, ka jums nav uzņēmēja darbības pieredzes vai izglītības, un tas, ko es gribu iedrošināt, klausieties tos soļus, kādā iet, un jums izdosies, tāpēc, ka nevienmēr vajag visu groziņu pilnu, bet ir ar kaut ko jāsāk, tad es ceru, ka mans stāsts iedvesmos jūs ar kaut ko sākt. Mani sauc Inga Muižniece, esmu zvanu centra Sonido īpašniece. Sonido zvanu centrs ir tirgū kā SIA no 2013. gada, faktiskā darbība bija 15. gadā, bet es uzskatu, ka reālā darbība man un izaugsme sākās tikai no 2018. gada, kad es pieņēmu lēmumu kļūt arī par sociālo uzņēmumu, jo tas bija veids, kā es starp biznesu un labajiem darbiem atradu savā biznesā līdzsvaru, kas man arī uzreiz pavēra citu ceļu, un man bija skaidrs, kur doties. Esmu arī sociālā projekta Parunāsim izveidotāji,
darbojos Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā, darbojos arī kā mentors gan jauniešiem, gan arī jau pieaugušajiem, gan arī sociālajiem uzņēmējiem, un tūlīt jau būšu diplomātai ESG eksperte. Tad par to, kas ir Sonido. Ļoti daudziem šķiet, ka mēs kā Sonido, kā uzņēmums pelnam naudu ar sociālo projektu parunāsim, un tā nav. Tātad mēs kā Sonido esam darba integrācijas uzņēmums, nodarbinam cilvēkus no sociālās atstumtības riska grupām un sniedzam zvanu centra pakalpojumus biznesa klientiem. Tieši šie zvanu centra pakalpojumi ir tas, ar ko mēs pelnam naudu, un mūsu pievienotā vērtība ir darba integrācija. Sociālais projekts parunāsim ir, es pat nezinu, kā to nodefinēt, bet viņš ir tā kā blakus, kurš mums ļoti palīdz tieši zīmolu veidošanā. Šobrīd mēs kā uzņēmums no 17 ANO ilgtspējas mērķiem realizējam 7. Tas nozīmē, ka tur mēs varam pierādīt savu ietekmi, un mūsu ietekme kļūst arī par klienta ietekmi. Es noteikti pastāstīšu, kas jums varētu interesēt, kā tad mēs pelnam naudu. Tātad mums ir biznesa klients, piemēram, šajā gadījumā paņemsim diezgan pazīstamu zīmolu, kas ir Mobili. Viņam ir nepieciešami zvanu centra pakalpojumi. Viņš nāk pie Sonido un saka, mēs vēlamies, lai jūs apkalpojat mūsu ienākošos zvanus. Mēs sakam, jā, tas ir mūsu pakalpojums, par ko mēs arī ņemam naudu. Tas nozīmē, ka tas ir pakalpojums, ar ko mēs nopelnam naudu. Savukārt no šīs nopelnītās naudas daļu mēs novirzam uz sociālo projektu parunāsim, kurš ir radīts tādēļ, lai tur varētu strādāt cilvēki. Mums šobrīd tur strādā tikai cilvēki ar invaliditāti, un kuri runā ar tiem, kas jūtas vientuļi. Tas nozīmē, ka mēs radam pievienoto vērtību pirmkārt ar nodarbinātību, otrkārt mazinam vientulības sajūtu caur sarunām. Tātad mēs no sava iegūtā pakalpojuma peļņas daļu novirzam projekta uzturēšanai. Savukārt šis projekts mums kopumā dod sociālo ietekmi, un šī sociālā ietekme ir iegūms mūsu klientiem. Un kā jau arī Evita minēja, arvien vairāk cilvēki skatās uz to, ar ko viņi sadarbojas, kas ir tava reputācija, kas ir tā tava pievienotā vērtība, un sociālajiem uzņēmumiem īpaši vajag izcelt viņu sociālo ietekmi. Tātad, kad jūs domājat par to, kas ir jūsu tas viens no 3 vaļiem, uz kā turas biznesa, es teiktu, meklējiet savu sociālo ietekmi un definējiet viņu pēc iespējas skaidrāk, lai klients zina, ko viņš iegūst kopā ar pakalpojumu. Un šajā gadījumā mana sociālā ietekme ir izmērāma. Es viņu arī prezentēju reizi gadā saviem klientiem, un te var redzēt mūsu kvantitatīvos rādītājus. Tātad, cik daudz sarunas mēs esam veikuši uz parunāsim tālruņa. Mēs esam kā Sonido, darbojoties asociācijā kopā, esam iesnieguši vairākas iniciatīvas Labklājības ministrijai, no kurām 2 ir realizētas. Tad mēs arī uzstājoties publiski stāstam ne tikai par sevi kā Sonido, bet arī šodien es stāstu jums par sociālo uzņēmēju darbību. Tādā veidā veicinot tā kā attīstību šai kopienai. Kā mentors un konsultācijas esam snieguši 302, savukārt 36 mums ir nodarbināti no sociālās atstumtības riska grupām. Un tad, kad sākās Ukrainā karš, mums bija ļoti daudz brīvprātīgie no Ukrainas, kuri strādāja uz Ukrainas līnijas. Tātad šie ir tie kvantitatīvie rādītāji, ko arī jūs katrs savā uzņēmumā varat izmērīt. Un es teiktu, ja jūs esat sociālais uzņēmums, noteikti domājiet, kā jūs mērīsiet savu sociālo ietekmi. Ja nav idejas, kā to mērīt, ejiet uz konsultācijām, meklējiet vai no asociācijā, kā asociācija var palīdzēt, vai meklējiet mentoru, kas jums varēs palīdzēt, izstāstīt, kā sociālo ietekmi mērīt. Jo tas ir tas, ar ko jūs varat pierādīt savu sociālo ietekmi. Un tad par manu zīmolu konkrēti es teiktu, kāpēc es saku manu, vai ne? Tāpēc, ka jebkurš sociālais uzņēmums rodas no tā, ka īpašnieks, sociālā uzņēmuma īpašnieks ir izdomājis ideju, kāpēc viņam ir svarīgi būt sociālajiem uzņēmējiem. Manā gadījumā man tas bija svarīgi tādēļ, ka es vēlējos ieviest parunāsim līniju, un darba integrācija atnāca komplektā, jo es nemaz nezināju, ka es varu nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti. Un es caur šiem 2 posmiem
tad arī apguvu veidu, kā integrēt savas idejas kopā ar pieejamajiem resursiem, kas savukārt radīja jaunu pievienoto vērtību. Bet kā tad vispār sākās? Protams, uzņēmēja darbība sāks ar to, ka tu izdomā nosaukumu. Kā Evita minēja, ja jūs ejat eksporta tirgos un gribat starptautiski meklēt tādu vārdu, kas būs viegli atpazīstams starptautiski. Sonido mums spāņu valodā nozīmē skaņu, un skaņa tas ir tāds instruments zvanu centram, ar ko mēs darbojamies. Tā ir runāšana, tā ir dzirdēt apkārtējos, tā ir mūsu galvenā funkcija. Līdz ar to nosaukumu man nebija grūti izdomāt. Kas man bija daudz grūtāk, un es šeit stāstu no 2018. gada, jo jāatzīst, tas, ko es darīju līdz 2018. gadam, tā bija taustīšanās, izglītošana un ceļa meklēšana. Tātad, kam ir jābūt noteikti? Ir jābūt ļoti skaidram vēstījumam gan par jūsu pakalpojumu, gan pievienoto vērtību. Un kā jau minēju, pievienoto vērtību jūs varat izmērīt, mērot savu sociālo ietekmi. Un vienmēr ejiet cauri savām vērtībām. Mēs ilgi meklējām vērtības, kuras ir saistošas gan mūsu darbiniekiem, gan arī klientiem. Un tad mēs esam nonākuši pie 3 būtiskiem vārdiem, kad mēs atbildam, atbalstam un nodrošinam. Tās ir mūsu vērtības. Un tad, kad tev ir zināmas vērtības, ir daudz vieglāk jau tālāk domāt par zīmolu, par identitāti, jo tas ir tas pamats, uz ko tad tu visu liec. Un mēs ar manu kolēģi Lieni, kura vienu brīdi bija mums uzņēmumā, viņa saka, Inga, mums vajag mūsu filozofiju. Mēs tik labi daram lietas, bet mēs neesam to aprakstījuši. Un tā vienā dienā mēs apsēdāmies un izstrādājām galvenās vadlīnijas uzņēmumam, kā mēs dzīvojam, kas ir mūsu filozofija. Un mēs viņu likām pēc realitātes, nevis pēc klišajām. Tā kā tad, ja jūs rakstat savu uzņēmuma mērķi, vīziju, es teiktu, dariet to rakstot caur reāliem darbiem, ko jūs jau veicat, caur reāliem ieguldījumiem. Un tikai tad tas rezonēs, jo sociālās uzņēmējdarbības zīmols, viņš ir zināmā mērā emocionāls un ļoti radošs. Tad jums ir jārunā caur emocijām, caur to, kas jūs pašu uzrunā, kas jūs pašu motivē. Un tikai tad tas zīmols nolasās. Kas man bija pats būtiskākais, un tā ir reputācija. Es vienmēr to atgādināšu nenogurstoši. Reputācija, tas ir tas, kas tev vienmēr ir jātur cieņā, godā un par viņu jārūpējas. Jo viens ir tas, ko mēs izdomājam savā galvā, kas ir reputācija, es rīkojos labi un visu to saprotu, bet bieži vien tā nav. Reputācija veido gan atgriezeniskā saite, ko tu pajautā saviem klientiem, atgriezeniskā saite, ko tu pajautā saviem kolēģiem. Atgriezeniskā saite, kā tiešām tevi redz citi. Un tajā brīdī, kad tu esi mazāks uzņēmums, to ir vieglāk izmērīt, to ir vieglāk kontrolēt. Kad tu jau esi lielāks, ir vairākas iesaistītās personas, un tad tas ir sarežģītāk. Bet es teiktu, lieciet savā pirmajā vietā reputāciju, gan atbildīt par produktu, gan procesiem, jo jūs kā sociālais uzņēmums uz jūsu reputāciju skatās īpaši strikti, īpaši pievēršot tam uzmanību. Un es to zinu arī savā gadījumā, ka to dara un prasa mani sadarbības partneri, tādēļ, lai pierādītu to, ka mēs esam ne tikai emocionāls, radošs un sociāli ietekmīgs zīmols, mēs arī veicam virkni darbību, kas to pierāda arī dokumentāri, piemēram, esam ieviesuši šobrīd ISO kvalitātes certifikātu, kas parāda, ka mums ir arī sakārtoti procesi, un šobrīd mēs ieviešam arī datu drošības certifikātu, kas jau ir līmeni augstāk, kur mēs parādam, ka mēs rūpējamies arī par tiem datiem, kuri nonāk pie mums kā zvanu centrā. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem ir drošība par to, kā mēs rīkojamies, un tā ir viena no reputācijas sastāvdaļām. Tad, kad man jau šie pamati bija nosaukums, vēstījums, vērtības, filozofija un reputācija, tad tikai es ķēros klāt pie identitātes, jo tajā brīdī salikās visi, kā saka, klucīši kopā, un es sapratu, kas es esmu un kas es gribu būt. Un zīmola izveidi gan es uzticēju profesionāļiem, šajā gadījumā arī sociālam uzņēmumam Bill & Yard. Viņi izstrādāja zīmolu, izveidoja mūsu arī brandbuku. Un taisot prezentāciju, šobrīd jūs varat redzēt, ka es izmantoju savu zīmolu gan krāsas, gan fontu,
gan arī izkārtojumi, tātad identitātes lietas. Un nav nozīmes, vai jūs to taisat parastā prezentācijā vai kanvā, jūs šos krāsu kodus, arī šriftus varat ievietot un tādā veidā, ja jūs esat izvēlējušies, ka tā ir jūsu vizuālā identitāte, tas nozīmē, ka jūs pie tā arī pieturaties un to dara viss kolektīvs. Un atcerieties, jūs kā sociālais uzņēmums esat tas, kurš to sociālo ietekmi var izraisīt spēcīgas emocijas, aizkustināt cilvēkus ar to, ko jūs darat un radat. Jums par to ir jāstāsta, jādalās un jārūpējas vēlreiz atkārtoši par savu reputāciju. Un kas ir mani pārdošanas kanāli? Tas nozīmē, ka man iespējams klasiskie pārdošanas kanāli, tā kā Facebook reklāmas iespējams nedarbojas, jo šobrīd vēl nav nostrādājuši. Tad es sapratu, ka, lai es pārdodu zvanu centra pakalpojumu, man vajag daudz tiešāku pieeju uzņēmumu vadītājiem, jo īpaši lēmumu pieņēmējiem. Un šajā gadījumā mana stratēģija bija iestāties BNI, kas ir Business Network International, kas ir ieteikuma mārketings, un man ir šobrīd ļoti liels prieks, ka jaunajā BNI Londonderry grupā ir 6 sociālai uzņēmumi, kuri ir sapratuši, ka sociālā uzņēmēja darbība ir biznesa un ir jāiet ar tiešo mārketingu, lai iegūtu klientus. Tas nozīmē, ka jūs kā vairākiem saviem biedriem izstāstat par to, ko jūs darat, kā jūs darat, un viņi noticot un redzot jūsu reputāciju, tālāk izstāst par jūsu pakalpojumiem. Un te ir jābūt jau stratēģijai. Kas ir tavs mērķa klients, ko tu meklē, jo tikai tad, ja tu zini, ko tu meklē, biedri tev var palīdzēt to atrast. Otrs, ko es daru, tā ir attiecību uzturēšana. Mēs klientus aicinam uz pasākumiem. 21. septembrī mēs taisījām klientu dienu, kur mēs prezentējām mūsu sociālās ietekmes radītājus un arī stāstījām par jaunajiem pakalpojumiem. Tā kā attiecību uzturēšana ir zināmā mērā arī piepārdošana, jo viņi jau zina, ka jūsu vērtība. Tas nozīmē, ka viens no ceļiem, ko jūs varat izmantot, ir piepārdot jau esošajiem klientiem caur to jūsu pievienoto vērtību. Mans pārdošanas kanāls, lai cik dīvaini nebūtu, ir dalība asociācijām. Tā kā iesaistoties asociācijas dzīvē, tieši tiem, kas ir sociālai uzņēmumi, es ļoti nopietni lieku jums apdomāt to, ka ir jābūt asociācijas biedram, jo pirmkārt var iegūt gan bezmaksas mācības, gan jaunus kontaktus, gan jaunus risinājumus. Kādreiz asociācija vēlas kādu izcelt aizsūtīt uz televīziju, radio. Ja jūs par jums nezina asociācija, viņi to nevar palīdzēt jums izdarīt. Tā kā es teiktu, ka sociālajā uzņēmēja darbībā viens no pārdošanas kanāliem ir tieši arī dalība asociācijā. Manas sociālās aktivitātes savukārt izriet jau no attiecību veidošanas no BNI, kur jau tālāk es varu stāstīt par savu uzņēmumu. Šodien, piemēram, es stāstu auditorijai par Sonido, es stāstu par zīmolu, bet visiem es jums esmu pateikusi ziņu, ka mēs esam zvanu centrs, kas nodrošina pakalpojumus. Zināmā mērā arī katra uzstāšanās sociālā aktivitāte, ko jūs veicat, ja kāds mentorings, kur jūs aicina, neatsakiet, jo šie ir tie neredzamie pārdošanas kanāli, kuros par jums uzzina, par jūsu vērtībām, un tad tālāk jau veidojas attiecības. Pārdošana šajā gadījumā nav ātra un tieša, bet tas ir veids, kā jūs veidojat savu reputāciju, lai pēc tam būtu arī atpazīstamība. Un, protams, sociālajie un sabiedriskie mēdīji, kas ir neiztrūkstoša sastāvdaļa, un jāatzīst, ka šo es risināju sev neierastā veidā, būdam mentore jaunajām meitenēm Future Heroes programmā. Man izveidojās ļoti laba sadarbība ar vienu manas komandas meiteni, kurai 16 gadi. Un es jautāju, vai viņa vēlas mums palīdzēt taisīt sociālos tīklus. Un šobrīd saturs, kas tiek likts Sonido lapās, to rada 16-gadīga meitene. Citi saka, viņai nav pieredze un kāpēc tu izvēlējies tik jaunu meiteni. Bet patiesībā tieši jaunieši redz, kā mūsu pakalpojums iedaras nākotnē un vai viņš iedarās. Un ja jaunā paudze kaut ko nesaprot no tā, ko jūs darat, tad visticamāk jūs biznesam ilgspēja ir diezgan apšaubāma. Tā kā padomājiet, kas var jums palīdzēt taisīt sociālos mēdījus. Jo ir tīpaši tajā sākumā, kad jūs sākat strādāt,
un veidojot uzņēmumu, kapacitāte visam nepietiek. Tad kādā brīdī jums būs jāizdomā, ko jūs upurējat un uz ko jūs fokusējaties. Un tad, kad jūs fokusējaties, atmetiet visu lieko, bet tajā brīdī, kad jūs būsiet pārguruši un mēģināsiet veikt visus procesus paši, jūs ļoti ātri izdegsiet. Un izdegt par ideju var ātri, bet es jums rekomendēju darīt šos procesus gudrāk, lai tas tā neatgadītos. Tāpēc es to stāstu, jo arī man pienāca šis brīdis, kad es izdegu. Arī es sapratu, ka visu es pati nevaru izdarīt, un šobrīd es esmu priecīga, ka man ir komanda. Tad vēlreiz, kas ir arī caur pārdošanas kanāliem, tas galvenā ziņa ir sociālā ietekme, reputācija, un tad, ja tevi redz, tad tu vari arī pārdot. Tas nozīmē, tevi ir jābūt redzamam. Un šeit ir pāris man Eiropas Savienībā redzamība Latvijā, un arī mēs piedalāmies ļoti daudz aktivitātēs, kurās nav nekāda finansiāla seguma, bet mēs piedalāmies tāpēc, ka mēs esam daļa no kopienas, un tā ir tā, kas mums dod gan redzamību, gan arī mūsu pievienoto vērtību dažādās sociālās aktivitātēs. Un man ieteikums jaunajiem uzņēmējiem, nebaidieties no izaicinājumiem. Un šeit jūs fotogrāfijā kreisajā pusē, nezinu, kurā pusē jums ir, es sāku ar ļoti mazu kabinetu, kurā man nebija pat mēbeles, man bija vecs dators, es visu rakstīju uz lapiņām. Un es gribu iedrošināt, ka nav nozīmes no tā, kādā punktā jūs sākat svarīgi, vai kas jums tajā brīdī ir. Svarīgi, ka jūs kā sociālais uzņēmums dzīvojat ar to ideju un jūs gribat viņu realizēt. Un ejiet un jautājiet mentoriem, asociācijai, kā var palīdzēt, jo ir ļoti daudz instrumentu, kas ir izdomāti, lai jūs varētu sasniegt savu mērķi. Un šobrīd arī tieši gan Labklājības ministrija veicinot sociālo uzņēmēju darbību, daudzas lietas piedāvā pavelti. Un es teikšu, šīs zināšanas ir tās, kas man pašai ļoti ir šo gadu laikā palīdzējušas. Tā kā redzēt, pat prezidents pie mums nāca ciemos, kas man ir ļoti liels pagodinājums un novērtējums. Un pats pēdējais, jo laiks ir beidzies, bez komandas nav aršana. Tātad meklējiet sabiedrotos, kas tic jūsu idejai, kas grib kopā ar jums strādāt. Un šie ir tie cilvēki, kas patiesībā atnāca pie manis strādāt tāpēc, ka es esmu sociālais uzņēmums, nevis tāpēc, ka es esmu zvanu centrs. Tā kā lieciet savu vērtību pirmajā vietā, pozicionējiet to kā sociālais uzņēmums un pārdodiet. Pārdodiet, tāpēc, ka citi arī vēlas būt sociāli atbildīgi, un jūs kā sociālais uzņēmums viņiem šo iespēju iedodat. Paldies! Inga, brīnišķīgi, liels paldies! Kā mums komentārā tieši raksta patiesi, dzīvi un iedvesmojoši. Tad, lai mums pavisam īsi, tā kā mēs tiešām jau esam mazliet pāri laikiem, mums ir pāris jautājumi, lai tad savilktu kopā to stāstījumu, kas ir Sonido galvenā mērķa auditorija, un vēl pāris vārdos par BNI, kā tas tieši Sonido ir palīdzējis. Tad Sonido galvenā mērķa auditorija ir uzņēmumi, kuriem ir pakalpojums vai produkts privātpersonām. Tas nozīmē liela apjoma klientu loks, kuriem vajag nodrošināt pakalpojumu. Piemēram, šajā gadījumā tātad autostāvvietas, nekustamo īpašumu apsaimniekotāji, ražotāji, apdrošināšanas kompānijas, medicīnas iestādes, kur vajag veikt pierakstus, finanšu institūcijas, kuri jāsniedz pakalpojums tīri informatīvā ziņā. Respektīvi, mēs, kā Sonido, palīdzam viņiem optimizēt darba spēku un pie sevis neturēt iekšējo zvanu centru. Tas ir viens segments, un otrs mūsu mērķa klients ir tas, kurš vēlas iziet eksporta tirgos, jo mums šobrīd ir pakalpojums pieejams vairāk nekā 7 valodās, un jau šogad ļoti veiksmīgi esam realizējuši tieši eksporta telemārketinga kampaņas Zviedrijā, Somijā un Dānijā. Un es zinu, jau nākamgad būs LIA atbalsts eksporta kampaņām, tā kā, ja kāds no jums ir domājis par eksporta tirgu un grib apzināt un apzvanīt klientus, tad es domāju arī šis ir tas, ko mēs varam palīdzēt. Runājot par BNI, tātad BNI tā ir zināmā mērā stratēģija, jā, BNI šobrīd vairs nav lēti, bet tas tāpēc, ka viņš ir ļoti efektīvs.
Tātad tu iestājies BNI, tā ir grupa, kur ir dažāda veida uzņēmēji, bet viņi nepārklājas ar jūsu nozari. Tātad jūs šajā grupā esat vienīgais savas nozares spēlētājs. Iepazīstoties ar biedriem, tu izglīto par to, kas ir tavs biznes, ko tu dari, un viņi zinot, ko tu dari, var ieteikt tevi saviem klientiem. Tātad BNI biedri patiesībā ir tava mārketinga komanda. Tas nozīmē, ka tu izstāsti, piemēram, ka tu tirgo lieliskas krūzes ar apdruku, un tātad tu saki, ja jūs zinat Ziemassvētkos kādu, kam vajag krūzes ar apdruku, iesakiet man. Un savukārt tie cilvēki, uzticoties tev, satiekoties ar klientiem, saka, vai tu esi atrisinājis Ziemassvētku problēmu jautājumu? Nē, esi vēl klausies, es tev varu ieteikt Māru no asociācijas, viņa taisa lieliskas krūzes ar apdruku. Un šis ir tas saucamais ieteikuma mārketings, kur tad, ja cilvēki tic un uzticās tev, viņi tevi iesaka tālāk. Tā ir tāda, BNI ir arī balstīts, tā kā tur ir izveidots sistēma, kādēļ tevi ieteikt, kādēļ tu esi ļoti motivēts ieteikt. Ja? Šobrīd man ir abas divas vadītājas, gan Ramona, gan Ines, abas ir BNI grupās ieliktas kā pārstāves. Es savukārt šobrīd vairāk esmu pievērsusies sociālai uzņēmējdarbībai Latvijā, Eiropā, tādēļ es šobrīd pati vairs BNI neesmu, bet es esmu izveidojis grupas, tāpēc, ka es ļoti, ļoti ticu šim konceptam, bet viņš darbojas tikai tad, ja cilvēks pats iet un dara. Ja viņš neiet, tad, protams, nedarbojas neviens koncepts. Paldies liels par atbildēm. Tad mums laiks šodien ir beigts. Mums ir daudz komentāru arī sabiruši par to, cik daudz vērtīgas informācijas šodien dalībnieki ir ieguvuši. Mēs tiksimies jau pavisam drīz, jau nākamajā piekdienā, šajā pašā laikā 12:00, un tad klausīsimies tālāk jau par konkrētiem 10 ieteikumiem, kas palīdzēs jums veidot uzņēmumu ārējo un vizuālo komunikāciju. Un tiksimies ar zīmolvedī Diānu Ņikitinu un klausīsimies Sijā Kalnciema iela pieredzes stāstu. Un tad, ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu atlikušajām lekcijām sociālās uzņēmējdarbības skolā un pieteikties tām, dodieties uz mājaslapu www.soa.lv/kopā. Lielas paldies visiem un uz drīz tikšanos!